Sveicināti! Mani sauc Mārtiņš Kapzems. Šodien veikšu nelielu eksperimentu. Līga ir nekustamo īpašumu aģente, kura piedalās City24 veidotajā konkursā, kuram ir visam vienkāršs uzdevums. Ar video palīdzību ir jānodemonstrē savas nekustamā īpašuma prezentēšanas spējas. Būsim reāli. Kā iekš iestudēta video jūs varat nodemonstrēt savas prezentēšanas spējas? To nevar. To var izdarīt tikai mākslīgi. Bet, lai tas nebūtu mākslīgi, lai viss būtu īsts, Līgas kolēģe Elīna ir nākusi talkā ar lielisku ideju stāstīt. Līga domā, ka viņas videoklipa filmēšana notiks rītdien ar viņas iestudētu scenāriju. Nekā nebija. Mēs izvietosim slēptās kameras šajā dzīvoklī un jau šodien nofilmēsim pavisam reālu dzīvokļa prezentāciju ar pavisam reālu klientu. Tieši tā. Un mani sauc kā? Vincents. Šodien es būšu Vincents. Un es domāju, ka mēs varam sākt izvietot tās kameras. Aiziet. Tas būs normāli, ne? Ko tu saki? Jā. Šils, ja? Jā, mums labs. Sveicināti. Man sauc Līga Koftanena. Jā, ļoti patīkam. Vincents. Projekts ir Santerases, celts 2015. gadā, nodots eksploatācijā un sastāv no 2 korpusiem. Katrā korpusā 21 dzīvoklis, 3 stāvi. Protams, galvenais pluss, kad jūra ir 150. Jūriņa tur uzreiz tā kalns sanāk. Ok, labi. Varam iet iekšā, jā? Jā. Ok. Lūdzu, nāk ar iekšā. Gaismiņas nedarbojās. Jā, man patīk vintage. Paņem 2 metālīt un ielikt kapī. Jā, protams, paņemies uzdariet to. Palūkšu jūs uzvilkt arī Bahīlas tamus. Šeit ir pieņemts, lai saglabātu tīras grīdas. Lūdzu. Slimnīcas šķības sauc par Bahilā. Jā. Dzīvoklī remontu taisījis diezgan slavenu latviešu arhitektu un dizaineru kompāniju, Neoklasika. Visi materiāli. Dzirdēt. Jā. Dzīvoklī ir 120 kvadrātmetru. No tiem 20 kvadrātmetru ir terase, 2 guļam istabas. Tur mēs redzēsim mazliet vēlāk. Dzīvojamā istaba un virtuve. Iebūvētā cepeškrāsmas no kompānijas Gāginā. Kas jums te miskasti nes ārā? No miskasti nesat vai nu jūs pats, vai pieņemat kādu darbaka? Nu, laikam jau būs kāds jāpieņem. Īstenībā teorētiski jūs to arī tur visu griezt ārā. Tas nav vajadzīgs vienkārši. Nekas noderēs un tomēr 3 labi restorāni, uz kuriem jūs varat iet, jūs pats negatavojat ēst. Šie labi skaitās kaut kādi trauciņi? Jā, kvalitatīvi labi trauki no Anglijas. Izmanto arī karaliskā ģimene. Jā, labs. Tur arī valdes zatars izmanto, ne? Iespējams. Dzīvojamā istaba, 37 kvadrātmetri. Ir ātrgaitas interneta pieslēgums. Xbox? Diemžēl komplekta piedāvāt kā dāvanu. Kā dāvaniņu? Sorry, sekundīti. Jā, Santiņ. Tas būtu labi, jā. Jā. Nē, es varu runāt. Varu, viss kārtībā. No, Līga, ko teiksiet? Es jau varētu teikt, ka es varētu ņemt viņu, bet vēl viena tāda svarīga lieta varētu varbūt parādīt to guļamistabu. Jā. Platība 20 kvadrātmetri. Arī teļuks, LG, Life's Good. Gultiņa? Tā normāli. Lains. Lapas ir kāds balts arī. Jā, ir normāli. Ieliņa arī. Nav baigi skaļi? Labas temps izolācija mājā. Točiņi. Ūdentiņš tek. Kā jums patīk? Forši. Ir pazemes autostāvvieta zem mājas, maksā 20 000 eiro. Bet ir pietiekoši daudz brīvu vietu, un es domāju, ka nav problēma iegādāties vairākas vietas. Vairākas arī var dabūt. Tas arī būtu svarīgi, ja gaudīņu mīnusiem jābūt, nezinu, skaļi kaimiņi vai moši tas saule nekad nespīd, vai kas. Tikai vietas mīnus. Dzīvoklim nav vēl īpašnieka. Jūs varētu kļūt par pirmo. Šeit viss ir kolosāli. Jaunas mēbeles, tikko atlasas no Itālijas, trauki no Anglijas un Vācijas. Kas ir cipariem noteikti? Kādi, par ko mēs runājam? Cena ir 830 eiro, 830 000, plus pazemes autostāvvietas vieta ir 20 000 eiro. Labi, mēs varam darīt tā. Ok. Jūs aizvācat prom tos zatleru traukus. Es dabūnu savu Xbox. Es par šo visu dodu 800 000 pa dzīvokli un es ņemu 2 autostāvvietas. Cik laika piedāvāja? Nē? Tu noteikti mēs varam slēgt līgumu. Ja reiz mēs varam slēgt līgumu, tad es domāju, ka mēs arī varētu pārēt uz tu. Kāpēc? Nu, jau mums ir neliela slēptā kamera tieši tur. Slēptā kamera tur. Un mums ir šeit arī Elīna. Vispār. Labs sanāc. Redz to mazo punktiņu. Jā, tas ir. Nu? Izdevās, nē?